Pērikupi pret privātajiem, sarūsējušās Latvijas mašīnas pret Vācijas mašīnām, kur viņas ir jāpērk, kādi ir plusi, kādi ir mīnusi, un kurš scenārijs no viņiem beigās būs drošāks gan praktiski, gan juridiski. Parādīšu jums piemērus un faktus, secinājums izdarīsiet paši. Jo es regulāri redzu komentārus, ka visi pērikupi ir metēji un mašīnas labāk esot pirkt no privātajiem, kuras tās slikti apkoptās un sarūsējušās vairumā gadījumu. Ja šim jautājumam pieiet nopietni, es šaubos, ka iedziļinoties detaļās, daudz no jums varētu apgalvot, ka pirkt no privātā ir drošāk nekā tai pašā placī vai autosalonā. Protams, ka mēs visi zinām, kāda ēna krīt uz lietoto autotirgotājiem, gan Latvijā, gan ārpus tās. Un es domāju, ka nevienam arī nav jāskaidro, kāda tam ir iemesli. Bet, ar visu to, pat atskatoties uz savu personīgo pieredzi, kaut 11 gadu garumā strādāju šajā nozarē, gan Latvijā, gan Vācijā, starp citu. Es pilnīgi droši varu pateikt, ka bieži esmu kaut ko pārmaksājis, bet jūties drošāk pērkot tur, kur es zinu, ka kāds būs sasniedzams arī nākošajā dienā. Piekam ne tikai fiziski, bet arī juridiski. Un tai pašā Vācijā jo īpaši. Tiem, kuri vēl nav redzējuši, iesaku noskatīties man nesen publicēto video par jaunākajām krāpšanas schēmām Vācijā. Un varat būt droši, ka šīs ir tikai sākums. Nākotnē es noteikti publicēšu vēl vairākus stāstus par šo tēmu, tā kā esam prātīgi un neaizmirstam abonēt šo kanālu, lai nepalaistu garām. Bet labi, atgriežamies dzimtenē un pie tēmas. Latvijā es gribētu teikt, ka īpaši šis viss attiecās uz to segmentu, kurš maksā virs tiem 5–6 tūkstošiem eiro. Kur jau sāk parādīties arī ievestās mašīnas no tās pašas jau pieminētās Vācijas. Protams, viņas ir dažādas, tāpat kā pārdevēja godaprāts šajā nozarē, kā mēs zinām, vai ne? Bet, īpaši jau līdz tiem 5 tūkstošiem eiro. Tur kaut ko atrast un atvest, kaut cik cienījamā stāvoklī, ar katru gadu mums paliek arvien grūtāk un nerentablāk. Pie visa vainīga birokrātija, inflācija, piekam te visur iet līdzi milzīgi riski. Un kā te moderni saka, tā mārža ir diezgan maza, vai kā Pērikups saka, vārka. Bet tā tajā segmentā ir vairāk atkarīgi no veiksmes un tavas pieredzes. Bet tas tāpat neko negarantē. Tikai to iespējamo kritienu var padarīt mazliet mīkstāku. Diemžēl. Piekam paturpināt to pašu tēmu par Vāciju. Ja tā mašīna, pieņemsim, tai pašā izsolē, maksās 100 eiro, tad ar visiem izdevumiem, transports, nodokļi, visas komisijas un tas pats CSDD vēl beigās Latvijā. Tas viss ar jau pieliktu PVN jau stabili tuvosies 2000 eiro. Un atceramies, tā mašīna Vācijā maksāja 100 eiro. Par riskiem, kur tev pavada rokoties šādā cenu kategorijā, es domāju, ka nevienam baigi nav jāstāst padziļināti, vai ne? Labi, ejam tālāk, tikām jau pie privātajiem. Pirmais mīnus, jo Latvijā brauktu mašīnu ar visām no tā izrietošajām sekām. Ir, protams, kantori, kur ar šo segmentu strādā arī Latvijā, bet tas par laimi īsti nebūs mūsu lauciņš. Piekam ejam parādīšu, kāpēc. Pie reizes klimata atšķirības diezgan uzskatāmi, varēsiet salīdzināt. Ejam. Man kā reiz priekš jums ir 2 lieliski piemēri, lai varētu salīdzināt Latvijas mašīnu un Vācijas mašīnu. Pie reizes rūs pameklēsim. Skatāmies. 2008. gada Tiguans, 19. gadā es pats viņu atvedu no Vācijas klientam. Tagad 5 gadi ir nobraukājis. Varat paskatīties, kā viņš izskatās. Es viņu atvedu, viņam nebija ne rūsa, absolūti nekas, bija smuka glīta mašīna. Varbūt pat paņemšu tūlītās bildes iemetīšu. Klients gan tur diskus ir nomainījis pa šitiem gadiem, bet pašu mašīnu redzēsiet, kā izskatījās. Un skatāmies. Klasiskās vietas, kur parādās rūs, gan Tiguaniem, gan visiem Volvo, XC90, 60, vispār Volkswagen grupai, man liekas, ka pilnīgi visai. Q3, Audi, labi, Audi A6, tur tā problēma nav baigi izteiktā, viņam tā roktur konstrukcija savādāk, bet Q3, tie paši Q5, SQ5, viņiem visiem ir tāda problēma ar tiem rokturiem un arī ar šitām te vietām. Ļoti rūpīgi skatāmies, kad braucam Q5 skatīties un vispār visas mašīnas, kurām ir šādas konstrukcijas, ļoti uzmanīgi skatāmies šitās vietas, jo mēs redzam, kas te nāk ārā. Tā kā tā ir Vācija, tad vēl nav tik traki, tur parasti ir dubļi, bet pa Latviju braucot, tur parasti jau būs tā problēma. Mazliet savādāk, tur būs sāls. Labi, atpakaļ pie Tiguana. Tātad Tiguanam problēma ar visiem rokturiem. Šitas izskatās daudz bēdīgāk.
šitās vietas arī skatāmies, tiksim, šitajā pusē viss izskatās labi. Savukārt otrā pusē jau izskatīsies mazliet bēdīgāk. Jā, nu reku te jau ir viss pirmās rūsas, viss. Nu, šitien es pat baidos. Te, ka pieliek pirksts jau mazliet jau kraukšķi kaut kas. Tā, šitas laikam bija vienīgais rokturs, kurš izskatījās labi. Pārējie visi bija rūsā. Nu, liek, protams, piebilst, ka Vācijas mašīnas man parasti nenāk šitik netīris. Apakš ar pie reizes varam paskatīties, kā te izskatās viss. Nu, diezgan ir aprūsējis, vai ne? Nu, un tā te jums parādīšu, kā izskatās lampas pats pa sevi. Un šitiem vēl rūs redzēja mazlietiņu. Nu, priekš Tiguanu viņš īstenībā pa 5 gadiem nav baigi dramatiski slikti palicis. Bet, nu, pa baigi labo droši vien, kad arī nevarēsim nosaukt. Nu, un reku Vācijas Tiguans. 12. gads, labi, viņš ir 4 gadi jaunāks, pie kā viņš ir nācis Vācijā no augšdaļas. Es viņu ņēmu Hamburgā. Mašīna visa rūpnīcas krāsā, visi gan pārbaudīt izsolē, gan pie mums. Nu, reku rokturs. Nu, te gan apakšā drusku var redzēt, ka tas ir tikai netīrs. Visas durvju kantītes, viss jau vesels. Aizmugurējās durvis arī. Tas arī ir tikai netīrs apakšā. Nu, reku dzīves salīdzinājums. Ko nozīmē Latvijā braukus mašīna un Vācijā braukus mašīna. Nu, Vācijā, protams, arī kaut kāda reģiona ir, kur tās problēmas ir, bet katrā ziņā viņas nav tik izteiktas un tik dramatiskas, kā Latvijā brauktajām. Nu, te arī pie reizes varam apakšu paskatīties. Nu, izpūtēja smuka tīri, un tam arī kā pa brīnumu. Ekoloģija viss ir saglabājusies. Pie kam abām divām mašīnām ir faktiski vienādi noskrējieni. Nu, un kāda te tā apakša izskatās. Domāju, ka fantastisks piemērs tieši tajā atšķirībai. Un tāpēc mēs tam Latvijas mašīnām arī baigi neņemamies, kā saka. Ja kaut kas ienāk maiņā, tad, protams, ka realizējam, bet citādi interesi ar viņām darboties mums absolūti nav nekāda. Jā, nu te arī viss smuki. Durvju pakšas. Nu, salona stāvoklis jau arī. Kāds šitam ir salons, tāpat stūre. Neku noskrējiens. Šitam ir 290 000. Nu, kā izskatās sēdeklis. Viss tas pats ātrumkloķis. Nu, tas te minimāli bišķu padils. Podziņas viss veselas. Un aiziesim, paskatīsimies. Kā vietējie latvieši kop tos salonus. Nu, te jau viss tāds spītīgs un saņurts. Noskaņas ir 298 000. Un kā jau minēju, paciņu 19. gadā atvedu, pievienošu arī tās bildes, kāds tas salons viņam izskatījās. Nu, protams, pēc labas ķīmiskās viņš droši vien kā atkal izskatīsies labi, bet nu, tāpat visas tās krunkas. Visi tie spīdīgie. Šitie arī, zinat, ja? Ka pēc ķīmiskās tīrīšanas viņi visi smuki saplūdīs kopā un būs ok. Stūrīt īstenībā vēl tīri ok. Tā kā tā. Nu labi, ko vēl piemēram varam paskatīties? Tiguanu paskatījāmies, SQ5 paskatījāmies. Labi, šis arī vēl pārāk jauns, lai tur būtu kaut kādas beigās problēmas. Škoda. Nu, Golfs, sportsvans. Arī vācietis 200 nogājis, viss stūre sterila, pat nav 200 nogājis, 198. Kloķītis pat nav sācis dilt, roku balsts, vadītājs sēdeklis, viss diezgan smuki. Jā, nu, tā kā es domāju, ka to atšķirību, es domāju, ka redzējāt diezgan uzskatām, vai ne? Labi, ejam tālāk. Kā patika? Labi, šis bija tikai viens iemesls. Tālāk, nākošais. Servis un apkopja vēstures. Ar tām mēs arī klibojam. Kā rāda man 11 gadu pieredze,
Pērkot ievestu mašīnu, jums visiem vajag servisa vēstures, dokumentus, vēlams, protams, ar visiem čekiem un pavadzīmēm, vai ne? Savukārt, tikko kā tā mašīna iebrauc Latvijā, vairumam no jums tas ir pilnīgi pie pakaļas. Tur labi, ja 1 no 100 turpina apkopot kaut kādu vēsturi taustāmā formātā. Ja tur cimdu nodalījumā ir kāds tehniskās apskats protokols, tas jau ir ļoti daudz. Tās pašas ķēdes. Katru nedēļu man kāds iebrauc sētā un stāsta, ka viņi mainīti. A čeks? Nav nevienam. Visi kaut kur samainījuši pa lēto un bez garantijas. Un tādas mašīnas man piedāvā uz maiņu regulāri un grib, lai es to viņu teikto ar to perekupu muti pārstāstu pēc tam kādam tālāk. Iedomājieties, man kāds saka, ka ir mainījis ķēdi, es to mašīnu paņemu kā pirmo iemaksu un stāstu šito visu tālāk. Mutiski. Tu viņu nopērc, pēc nedēļas viņa plīst, un kurš par to visu maksās? Tur viss ir pavisam vienkārši. Ja mums ir čeks, visticamāk, ka mēs sāksim ar servisu. Ja tā čeka nav, tad man labāk ir nonulēt to jautājumu un teikt, ka tā ķēde nav mainīta. Tas šajā gadījumā arī būs visdrošākais scenārijs. Pie viena arī mazliet par juridisko drošību. Jūs cerams, ka saprotat, ka privātais drīkst tev to auto parādīt benzīntankā, tās pašas dienas vakarā izmest simkarti, nodzīt bārdu, un nākošajā dienā viņš faktiski vairs nemaz neeksistē. Pie gan pat, ja viņš to bārdu atstāja, juridiski tu no viņa tāpat neko īsti nevarēsi piedzīt. Piemēram, ja tev pēc pāris dienām pārplīsīs tā pati ķēde, aprausies šāls vai iedeksies check engines, kam tu zvanīsi? Cik daudzi privātie tev pēc nedēļas būs gatavs šito jautājumu apmaksāt? 1 no 100, pie kam tas, ka viņš ir privātais, vēl nenozīmē, ka viņš ir privātais. Manu pašu bērnībā šitā rumbulnieka apspēlēja. Viņa aizgāja piķi, es ar pieredzi. Viss kā pēc grāmatas. Ir, protams, arī veiksmes stāsti un tie labie scenāriji, kur tur bijis kaut kāds rūpīgs privātais, tirgo no savas sētas, viss godīgi un kārtīgi. Bet tāpat jāsaprot, ka tie ir bleķi. Un tur arī pie tāda scenārija kaut kas var noiet greizi. Un rēti, kurš tev pēc tam panāks pretī. Savukārt placis vai autosalons tev ne tikai var panākt pretī, bet vairumā gadījumu viņš pat būs spiests to darīt. Pie kam jebkuram sev cienošam uzņēmējam tas būs goda un reputācijas jautājums. Vismaz kaut kādā saprātīgā termiņā un pie normāliem apstākļiem. Un šodien, ja tu nepēc galīgi vecu un nobrauktu mašīnu, daļai no tām pašām ievestajām mašīnām, vismaz pie mums, mēs varam iedot pat rakstisku gada garantiju ar reālu taustāmu segumu. Nevis, šito te, ja kas, zvani, ja bārdi vēl būs. Protams, tām vietējām mašīnām un tām maiņas mašīnām tāds pakalpojums diemžēl nav iespējams, bet, ievestajām, kuras nav vecākas pa 10 gadiem, ļoti bieži mēs šādu pakalpojumu jau iekļaujam cenā. Protams, ja nekaulējies. Vai, kā saka, perikupi, nedušī. Tā kā jā, es kā šīs pelēkās profesijas pārstāvis īsti pat nevarētu iedomāties ieslēgt atpakaļgaitu tādā situācijā. Jo, kā daudz no jums jau zina, to bārdu dēļ check engine lampiņas es visticamāk, ka nedzīšu nost. Bet, jebkurā gadījumā, man būs ļoti interesanti paklausīties to jūsu filozofiju komentāru sadaļā. Un neaizmirstam abonēt kanālu, jo būs vēl. Paldies!